Caurmērs ir 49. Jā, šitā arī nocērtama. 52. Tas nozīmē, ka tas ir resnākais koks šajā apgabalā, un arī tur daudz mazāki koki. Tur noteikti ir dažādi vecumi, kas norāda uz nepārtrauktu dabisko attīstību, bez ciršanas. Ļoti daudz mirušie koki, gan stāvoši, gan gujoši, dzīvotņu koki. Vecums atbilst vecam mežam. Fonā mēs dzirdam zeni. Zeni tikai dzīvo mežos, kur ir miruši koki. Saimnieciskās audzēs viņi nedzīvo. Te putniem ir ligzdas, mēs to fiksējam, un te nav lieguma, kas aizliegtu cirst ligzdošanas laikā. 7, un šitas ir 9. kvartāls. Un pa 9. kvartālu pēdējais ciršanas gads nav. Viņš nav cirsts. Nav ciršanas pazīme, viņš nav cirsts. Izvilksim, kas man te rakstīja pa veciem mežiem. 5% atmirušā koksne. Ir gan stāvoši, ir gan kritulas, tad 5% atmirušā koksne no kopējās krājas. Tad vairāk par 20 kokus hektāru vecāki nekā norādīts 4. tabulā. Te būtu skujkoki 120 gadu vecs. Nu, šeit ir koki, kas ir norādīti 130 gadu veci, un plus ir 160 gadu vecums. Ir dabiskā atjaunošana, acīm redzot, te ir. Struktūrālā kompleksitāte ir vairāk izteikti dažādi stāsti. Biotopu koki ar piepēm un dobumiem un ķērpiem un sūnām. Nu, ir. Šis ir izcils biotopu kvalitāte 901 boreālie meži. Arī kvalificēti kā vecais mežs, un, protams, viņi grib izcirst, lai nebūtu ko aizsargāt vairs. Un izcils kvalitātes DMB, viņi tur plāno cirst. Kalcirt. Kalcirt. Visu pilnībā. Nu, jā, šis ir diezgan crazy.